Sveiki! Ar šodien iet gaisā kanāls Daris Sev. Šajā kanālā būs viss par auto taisīšanu. Pats es visu ņemšos, darīšu brīvajā laikā un brīvdienās. Neesmu profesionāls automehāniķis, bet ir interese mācīties, izaicināt sevi un cīnīties ar problēmām, kas ir saistīts ar mašīnām. Pietiks te muti dzēsēt, te parādīšu, kādu mašīnas taisīšu. Tā kā lūk, šī mašīna. Šis ir mans Audi A6. Pirmā gada beigas facelifts. 2.5 dīzelis, 114 kW. Mēs tagad brauksim uz tehnisko skati, jo viņai pāris dienas apakaļ jau beigusies skati ir. Jā, un centīsimies iziet skati. Domāju, ka uz pirmo tāpat neizies, bet mēģinās nav zaudēts. Galvenais, lai viņa var piedalīties ceļa satiksmē un mēs varam tālāk taisīt. Pastīsimies, ka motors smuki pieauc vispār bez problēmām, nekādas atgāzes. Kaut kad vēlāk arī parādīšu, kā man bija pirms tam. Tā, Rīgā +2 grādi. Auģiks nav kustināts kāds 2 dienas. Tagad mēģināsim viņu piešķilt un cerēsim, ka neuzmācēsim cilvēkus. Tā negribīgi bišķi leciņš. Jau kvēls vec kāds čupiņojumi beigta. Jā. Jā, te kaut kas nav labi. Noteikti, kad kvēls vec beigta ir. Motors tā bišķi nesimetriski strādā sākumā. Labi, tagad jau nomierinājies ir. Tas ir noteikti darāmo darbiņu sarakstā. To sataisīs tā, lai vispār skatu varētu aizbraukt. Perfekti. Motors ļoti labi pielicis, nekāda raustīšanās, viss ļoti labi. Tā kā jā, lecam iekšā un braucam uz skatīm. Jā, pa kanālu ilgi domāju, ko es varētu darīt, kā es sev izaicināt. Tad man pēkšņi, īstenībā ārzemē, YouTuberi iedvesmots, kā viņi tur taisa mašīnas. Pastījos kādu laiku un principā arī vienā dienā bija klikšķis, kad es reāli ar to pašu gribu darīt. Tā nu es sevi challengeoju un izaicinu sevi mācīties jaunas lietas, taisīt mašīnu, uzzināt visu kaut ko jaunu pa mašīnām, arī video taisīšana, video editings. Tas man arī viss jauns ir, tā kā es kāpju ārā no savas komforta zonas un dodos piedzīvojumā auto taisīšanā, jo esmu diezgan sajūsmā par to, jo tiks mašīnai tiešām viss kaut kas izdarīts, ir arī diezgan daudz finansiāli tiks ieguldīts. Mašīna pieredzēs vienkārši fenomenāls pārmaiņas. Principā jā, šai mašīnai es tā kā otro jaunību varētu tā teikt, ka došu. Cerams, ka viss ļoti labi sanāks un būs ļoti forši. Kāds 11 dienas jau pagājuši laikam, kopš pēdējo reizi braucu. Bija tādi nelieli sarežģījumi. Arī šorīt vienkārši mašīna ņem un aizslēdās, kas nekad nav bijis. Neliels updates. Es izdīrājis lietas sargu, uztaisījis šādu kaut kādu kātu un mēģināšu tikt līdz pogai un atslēgt viņu vaļā. Mana glābšanas misija arī ir veiksmīgi izdevusies. Atslēgas lūk šeit beņķis stāvēja un ar šādu te stienīti lietas sarga es dabūju uzspiest uz pogas un atvērt mašīnu vaļā. Bija diezgan challengeīgi, mēģināju arī šādu prikolu, paraujot kā es šejienes uz leju. Bija redzējis, ka logi nāk vaļā, bet tas nebija šis gadījums. Tā, visumā diezgan veiksmīgi. Ļoti labi, ka tā esmu ticis mašīnā iekšā un principā līdām skati jau var gāzt kaut kādi piekdienas pigorti tika izspēlēti ar manīm, bet ļoti viss labi. Atslēgas es savācu, lai viņas nepaliek iekšā. Jā, noliku uz beņķa atslēgas un vienkārši mašīna ņem un aizslēdzās. Tiešām nekad tā dzīvē nebija bijis. Kaut kādu visam pienāk pirmā reize, bet nekritu panikā, kaut ko izdomāju, kaut kāds man gāja ar gājiens, izārdīja lietas sargu.
Jā, tiku klāt pie atslēgām, atspiedu un tagad jau esmu ceļā un viss kārtībā. Tas vienīgi laiku prasīja, jā, kaut kādu stundu vairākas laikam ņēmos ar mašīnas attaisīšanu. Negribu stāstīt visu, bet jā, tiešām mašīna piedzīvos ļoti liels pārmaiņas. Un ja jums kaut kas tāds interesē, piesakojiet, spiediet laiku, lai aiziet šī lieta pa gaisu. Šis kanāls varētu attīstīties, jo katrs jūsu like un follow abonents būs ļoti nozīmīgi šim kanālam, lai mēs varētu tālāk kaut ko forši darīt. Jā, principā man šis arī viss daudz, kas ir ļoti jauns. Centīšos mācīties. Protams, viss jau neiet tik viegli, jo šo to esmu padarījis un ir jau kaut kādi sarežģījumi, bet es galvu nenokaru, tikšu ar tiem galā un būs ļoti, ļoti jauki, man liekas, viss. Beidzot arī siltāks laiks ir, tad mēs varam kaut ko vairāk sākt darīt. Vakar siltāk maikā var ņemties darīt. Kā, jā, darīšu to visu pēc darba brīvdienās. Kādu laiku nebija brauc, un īstenībā mašīna man patīk, diezgan labi atsaucīgi iet, bet bija tā, ka man bija nobeidzies temperatūras devējs. Man liekas, tas diezgan arī ietekmē mašīnas jaudu, jo tagad liekas viņi atsaucīgāki nekā pirms tam. Zupa ir iepildīta. Labdien! Jā. Varbūt jūs jau esat samaksājis visu? Samaksājis jau es, jā. Mākaties tā? Jā, viss ir baigi labi. Paldies! Jums tāpat? Jā, tādā ziņā tagad ir daudz vienkāršāk. Tu iebrauc iekšā, vienkārši piesakies dzīvējā rindā un močī iekšā. Nav kā kādreiz, kad tur gāja iekšā, tu sēdi, ņem numuriņas, drausmīgi ilgu laiku pavadi. Tagad viss ir čotka. Ok, esmu ieparkojies. Ieiesim CSDD. Iestāsimies rindā. Rindā pirms tevis ir 10 cilvēki. Ok, man vēl tādi mazie darbiņi ir jānotīra vai netīrīt. Labi, laikam jau izdarīšu to. Aiziešu notīrīšu motoru bišķīt, jo vakar viņi tikai piešķīli, bija noņēmis ieplūdes kolektoru. Un tamdēļ nācās atskrūvēt degvielas padeves trubiņas sprauslām un pēc tam nācās atgaisot un jā, nācās viņas atgaisot un tur viss ir bišķīta dīzela. Labi, izdarīšu to fiksi. 2 cilvēki rindā. Stāvam rindā tagad uz dīzeļu atgāzes pārbaudi. Redzēsim, kāds tur būs rezultāts. Un tad jau tālāk uz vārtiem. Mašīnas te arī kaut kas ir. Bet labi, neteikšu, ka tik baigi daudz ir. 11 vārtiem. Tagad tur ir 3 mašīnas priekšā pagaidām. No Auģika saņemies. Puļķīt iekšā. Bā, pisita. Viss čikiniekā, jā? Jā. Ok, vai labi. Auģis ir izgājis, atgāzes. Tad jau tālāk dosimies uz
11 vārtiem. Super, paldies, veiksmīgu dienu! Ierakstiet komentārā, kā jūs domājat, cik dzīvnieki viņam būs. Es personīgi domāju, kādi 5 varētu būt. Varbūt, jā, drīzāk 5. Es saku, 5 būs. Protams, ceru, ka būs mazāk, bet, nu, kā būs, tā būs. To mēs redzēsim otrā galā, kad mašīna tiks izdzīta ārā. Kamēr sēžu, uztaisīšu mazu updateu, kas šeit Audikā ir pa kasjakiem salonā tieši iekšā. Pirmais, ko sākšu, tas ir šīs te pogas. Viņas ir visas nodluši, var redzēt, kāds viņas ir. Es nezinu, kāds ir iespējams, jo es viņas principā vispār nekād neaiztieku. Man gan vasara, gan ziema, tur stāv 22 grādi. Vasarā vienkārši pierabīja kondiši klāt un viss tā amatā temperatūrā stāv ziema, vasara. Tā kā tas ir maģis, maģim poga nav, bet tas arī tiks mainīts. Stūre īstenībā arī jau bišķi savu nokliegusi ir poga, šeit ir kaut kas tāds, nezinu, ko stūri darīšu vēl. Bet man liekas, ka tas arī kaut kas tiks mainīts. Plus vēl šis kloķis ir izberzēts, man caurumiņš parādījās un kā braucot visu laiku patīk te paberzēt. Jā, kas vēl te ir griezti mazliet netīri, rekušiem te kaut kur kāds kareiz ņēmies, nezinu pats vai servisā pieķēries saviem netīriem pirkstiem. Šoferu beņķim ir izdilis šeit jau, bet labi, tā arī nav bēda, tas arī tiks mainīts. Salonā laikam tas arī plus mīnus ir viss. Tā tur tā kā aizmugur izskatās. Tā feature man patīk, man bērnam vismaz nav jāņem būsterīts līdzi, jā, tur nekur papildus vietu neaizņem. Tā viņam baigi foršā feature. Jā, griezti arī tiks noteikti kaut kas grieztiem darīts. Šis te kaut ko arī strādā. Tā nezinu, varbūt lampiņa ir izdegusi, bet tās arī tiks samainīts. Šeit kaut kā īsti neturās klāt. Kaut ko arī šitiem noteikti darīsim. Ok, es jau sēžu kādu labu laiku, taču arī diezgan lēni iet priekšu, bet pozitīvais ir tas, ka es esmu nākamais ar šīs mašīnas rindā. Tā, esmu iebraucis iekšā. Nē, es ar kameru runāju. Motors lāpēt nost. Nevajag, haubu paraut vaļā. Tas man nobeidzies ir. Man reiku stāv dačiks, bet jā. Nevar samainīt, man pacēlāja bišķi vai kaut ko augstāk. Minglis lūk, tur aizmāk. Labi. Labi, es laikam varu lasīties ārā. Tālāk man te vairs nebūs ko darīt. Ārā, jā? Vai? Ārā vai iekšā? Es labāk iekšā gribētu, man pāris jautājumus vēl ir. Super, es varu palikt iekšā, pastīties, kā tu viss notiksies. Tauriņš uzspiedījā, tauri man nestrādā. Bremzes ir ok, izskatās. Kaut kā viena puse tā bišķi var sūdīgāk ķer. Līdām būs arī aizmugurējās. Aizmugurējām. Nezinu, kā viņas principā tur ir viss pilnīgi jauns. Viss pilnīgi jauns un nezinu, moši tur kaut kā vajag piedilumam. Būs kaut kādam kaut kam. Labi, to kam redzēsim. Bremzes ir labas.
un vienā pusē bišķī trapāk ir, bet tas laikam viss ir ok. Uģiks tiek cēlts gaisā uz kratīšanu. Atpakaļ gaidām skaņas. Ok. Piekar tur bija viss ok, jā? Ok, tāpats kaut ko noteikti tur ielīdīšu, pamainīšu. Jaunā komplektiņa. Ļoti īstenībā pat labi. Paldies! Veiksmi darbā! Divi divnieki. Viens ir pa skaņu, un otrs ir pa apakaļgaitu, ka man nedeg. Tā kā tā varēja varbūt tās vainas novērst, ja tur bišķi vairāk paņemtos, bet nu, labi nekas. Atbraukšu vēlreiz. Ok, esmu pabijis arī urtā, dabūju skrūves, priekš aizmugurējās rumbas un tiem pakaviem, kas suportus tur. Braucam uz mājām, skatē esam pabijuši. Ielikts ir divi divnieki. Principā īstenībā pa kļūdām, ko es zināju, bet man bija grūti viņus novērst. Jo ne, principā, lai tiktu klāt pie tauris, jāņem buferis nost, un to es negribēju darīt tagad pagaidām. Un apakaļgaitas štekeri vakar mēģināju mainīt, bet tur tik maz vietas. Tur vajag kaut kādu pacēlāju vai kādu bedri vismaz. Labi, tagad vismaz mēs varam pārvietoties un braukt. Viss ir stīgā. Ok, dublis numur 2. Aizgājām pašiem šeit. Mans vecais Audi, tu priekšā atmiņas un stāsti vairāk nekā grāmatās. Mašīna ir nospulvēta. Brauksim, notīrīsim un tad iziesim cauri, kas mums ir pa bojājumiem. Notīrīšu lupatiņu. Šķirs lupatiņa. Lai labāk redzētu, kas tur notiekās. Mans vecais Audi, ciema meiteni, spēj tās savalzināt. Mans vecais Audi. Mašīnu esam daudz maz notīrījuši, pagaidīsim, ka bišķi, lai apžūst. Un tad jau parādīšu jums, kas tur slēpjās, kādi kaseki ir. Ko esmu ievērojis, ko mēs darīsim, ko mainīsim, ko esam jau samainījuši. Tā kā tā. Mašīna ir nedaudz apžuvusi. Sāksim no priekšas. Šeit ir tāds neliels buktīts. Tās mēģināšu izslīpēt ārā buferis, arī viss jāpieslīpē. Šeit ir kaut kas man uztūmies virsū. Jānokas šis viss nost. Spārns, redzat, galīgi bēdīgs, viņš ir. Tas tiks mainīts, viss nost. Šīs durvis arī. Šeit viss apakšā ir sarūsējis. Šis te viss sarūsējis ir apakšā, tur arī tās arī tiks mainīts. Šitā rokturs, tas ir nolūzis. Beigts. To mēs arī mainīsim. Aizmugurējās durvis ir labas. Tāds mazs švīkas, kaut kāds šitādi ten. Viši kaseki jāpielabo, bet viņas ir labā stāvoklī, kaut kādi mazi punkti šeit tie jāpieslīpē, jānolako, jānogruntē. Aizmugurējā arka arī šeit viss ir tā kā bišķi slikti. Tas arī viss ir jānotīra nost, jāstājas, viss ļoti smuki. Šeit tā kā viss ok ir. Te jāpiestrādā.
Bišķi jāstaisa viss. Tādi mazi skrāpējumi, viņi nekas tas. Reku šeit ir kaut kāds burbulis izpeldējis ārā. Otrā pusē arī. Šeit reku vēl kaut kāds punktiņš ir. To arī viss, kas attaisīsim. Buferis šeit. Reku laka nolobījusies, tas arī viss jāpietaisa. Tur jāpietaisa un šeit arī tas pats. Aizmugurējām viss. Šeit viss jātīra no ārpuses, no iekšpuses. Kaut kāds jānotīra bišķi vairāk, cītīgāk. Kaut kādi te vēl arī jāpieslīpē viss. Tā kā šīs durvis arī netiks mainītas, šīs ir labas. No apakšas arī viss ir čotka apakšā. Kaut kādi reku mazi, kaut kādi ir jākāšķik tomēr. Jā, tie arī būs te jāpatīra viss. Jānogruntē, jānokrāso. Šīs durvis ir ritīgi bēdīgas, te jau man liekas ir apakšā pilnīgi viss caurums. Bet jā, šīs arī tiks mainītas durvis. Tas pats ir arī ar šo spārnu. Pilnīgi bēdīgs viņš ir. Tas tiks mainīts. Lukturiem stikli. Tie arī tiks mainīti. Kauba, nezinu, pats neesmu piefiksējis, nekur saskrāpēts. Nezinu, kur ir. Jā, tas arī saskrāpēts, bet tas neko baigi nemaina. Tur tā kā viss ok ir. Tas lukturs arī tiks mainīts. Stikls vismaz bremzēm. Šī diski, bremžu diski diezgan jauni. Luči arī. Suports tiks nokrāsots, lai skaistāk izskatās. Remkomplekts uztaisīts. Kaut ko arī varbūt padarīšu, kā ķegu samainīšu. Šeit mēs jau visu samainījām, nokrāsojām. Tāpat paliek vēl šis jānokrāso, jāsamaina šis, jo viņi norūsējuši. Viss ir principā amortizatori arī jau samainīti pirms laika bišķīt jau, pirms skatas. Jā, un šeit arī viss gar augšu. Jātīra nost, jāplēš šitais ten mēsls nost. Jānokrāso virspusēji, apgājuši esam. Laikam visu parādījis esmu, kas tiek ir, bet nav tik baigi traki, man liekas. Tas viss ir izdarāms. Tā kā jūs šo mašīnu vēl kādu laiku šādā bišķi šrotīgā stāvoklī redzēsiet, bet mums plānā ir no sākuma sataisīt visu hadeni, bremzes, motoru, un tad jau sāksim arī pie virsbūves ķerties klāt. Tā kā tā, paldies par vērošanu, un tad jau tiekamies vēlāk.